Guru Vrišabhas zīmē, tātad vērša zīmē, tiek uzskatīts, ka Jupiteram šī zīme ir diezgan medīga, bet neskatoties uz to, ja, Jupiters arī savas rakstura iezīmes piešķir arī šai zīmē. Un tiek uzskatīts, ka neskatoties uz šo, teiksim, nelabvēlību, jā, kad Jupiters ar Veneras zīmi nesadzīvojāt kopā, tad klasiskie teksti parasti min, kad šie cilvēku miesas būve būs ļoti tāda spēcīga, gruntīga, ja tā varētu teikt. Cilvēks ir ļoti dāsns pēc dabas, jā. Un ka viņam būs arī uzticams raksturs, jā, tad šiem cilvēkiem tā kā var uzticēties. Tā kā atceramies, zīmes arī iedalās kustīgās, nekustīgās un divpusīgajās zīmēs, jā, tad šī ir nekustīgā zīme, un tāpēc tiek uzskatīts, ka šie cilvēki ir ļoti piesaistīti savai mājai, savam partnerim, jā, un, teiksim, ja viņi kaut ko domā, tad ļoti lēni un pamatīgi, un teiksim tā, uz viņiem var tā ļoti paļauties, jo tām lietām viņi arī tā kā diezgan nopietni pieiet un prātīgi, jā, tā kā, teiksim, tiek uzskatīts, ka laulības dzīvē parasti šie cilvēki ir laimīgi, jā, tā kā tā ir vērša zīme, bet tā kā tā ir, kā jau es teicu tikko, jā, tā ir Veneras zīme, tad arī patīk ļoti skaistas lietas, teiksim, izbaudīt, teiksim, savu veidu tā kā komfortu, jā, bez komforta viņi nevar, jo Veneras zīme tomēr ļoti ietekmi.